Šodien esmu atnācis pie Linārda Tiļuga un skatos, tev tāds norūpējies laiks, ko tā? Jā, pēdējā laikā masu mēdījos ļoti daudz runā par krāpšanos. Un tas man satrauc. Satrauc ne jau paši krāpnieki. Viņi ir bijuši vienmēr un būs. Bet satrauc tas, ka cilvēki tiek brīdināti. Bet statistika rāda, ka vērā šos brīdinājumus ņem retais. Tojoties vēlēšanām, arī atsevišķi politiskie spēku šo cilvēcisko vājību tikt apkrāptam, diemžēl izmanto. Tas, protams, rada tādu rūpi par to visu, kā tas notiks un kā būs. Bet, cerēsim, ka veselais saprāts ņems virsroku. Es domāju, tu par tiem telefonu krāpniekiem te atkal stāsti. Krāpšanās jau ir krāpšanās. Vai tur ar telefonu, vai tu ekrānā soli neizpildāmas lietas. Ja? Vēlētājiem tas apmēram pa lielam viens un tas pats. Pēc izglītības es esmu latviešu literatūras valodas skolotāja. Pēc izglītības? Tas ir mana pirmā augstākā izglītība. Jā. Es aizdomājos par latviešu valodu. Mēs vienmēr esam ar savu valodu lepojušies, un šobrīd ir arī dzīvi visi šitie likumdošanas normatīvie akti, ja, kas tomēr mūsu valodu sargā. Bet ir tā, ja no skolas laikiem atceries, darbības vārdam ir klasificēts izteiksmes. Īstenības izteiksme, atstāstījuma izteiksme, tur vajadzības izteiksme, vēlējuma izteiksme, pavēles izteiksme. Vēlēšanām, priekšvēlēšanu periodā latviešu valodā parādās darbības vārdam vēl viena izteiksme - solījuma izteiksme. Tā vajadzētu ielikt latviešu valodas grāmatās. Es domāju, ka mūsu valodniekiem tam ir jāpievērš nopietna uzmanība, ja? Ka tas ir tomēr tāda unikāla parādība, ja? Un tas strādā. Tas ir labākais vārds, ko mēs varētu, darbības vārds, ko mēs varētu izlocīt visās izteiksmēs. Nevis loka darbības vārds izteiksmē. Viņš lietojās, jā. Zini, ka solījuma izteiksmē tiek pielāgoti visi darbības vārdi. Kas saka, visi ieroči labi tajā brīdī, jā. Tagad to mēs tā varam kritiski paskatīties no malas, jā. Kas attiecās jau uz pašu vēlēšanu procesu, jā, šogad esmu arī šoreiz devis piekrišanu piedalīties. Varbūt tas bija tāpēc, ka es redzu vēl līdz galam nepadarītus darbus. Pats galvenais priekš manis personīgi, un es domāju, ka tas varbūt svarīgi arī daudziem cilvēkiem, ir mūsu aizputes PMK 16 bijušā kultūras nama Paduras ielā 2 atjaunošana. Izveidošana par kultūras un izglītības centru. Un tik tālu mēs esam šajā brīdī tikuši pašvaldībā, ka mums ir gatavs tehniskais projekts, brīnišķīgs tehniskais projekts, tiešām labs, bet projekta realizācija prasa arī brīnišķīgus ieguldījumus tur, ja? Un tāpēc šajā finanšu situācijā mēs zinām, cik pašvaldībām šobrīd Latvijā iet grūti. Piemēroti arī kaut kā Eiropas tādi finansējumi šādiem mērķiem šobrīd neparādās, jā, un tāpēc mēs esam tikai apstājušies šajā brīdī pie tā tehniskā projekta, bet ļoti ceru, ka tas viss var vēl mainīties. Tam, protams, ir tur jābūt arī politiskai gribai, lai to visu realizētu. Tad beidzot aizputē atkal būtu kāds normāls kultūras nams, jo šobrīd aizputs kultūras dzīve tiek organizēta sinagogā. Un tas, man liekas, tā drusku atbilstoši nav. Kā arī tur, man liekas, ka diezgan pagrūti bija ar akustiku, ar vietām, grūti atvest kādu izrādi, vēl kaut ko uztaisīt. Kaut vai jāatceramies, teiksim, kad Mārtiņa Freimana jubileju atzīmēja. Pašā sākumā tās bija diezgan lielas un pompozas izdarības, jā. Un tad pirmajā reizē bija tā, ka nerunāsim par to kultūras namu priekšstāvu, kur cilvēki nevarēja satilpt, ja? Cilvēki laukā uz laukumu stāvēja. Diemžēl tajā laikā nebija tur nekādas video pārraides ārā, cilvēki neko papildus neredzēja, vienkārši viņa klātbūtne tur bija. Ja? Plus vēl ļoti svarīgi ir tā izglītības sadaļa, manuprāt, ja? Jo paredzēts ir bijušajā tajā administrācijas korpusā, ka tur tiks izvietota
šobrīd skolēnu interešu centrs, kas atrodas muzeja mājā. Nu, manuprāt, stipri vien nepiemērotas telpās, jā, tas ir. Un lai bērniem būtu tādi mūsdienīgi, labi apstākļi, lai papildus varētu apgūt šī centra piedāvātās programmas, jā, tas būtu vienkārši ideāli, ja to varētu dabūt. Jā, nu forši pļāpājam, bet starp citu, kas tas tāds ir, ko te taisi? Šīs ir, jā, viena daļa no mana hobija, no manas aizraušanās. Daudz cilvēki jau to zina, ka es brīvajā laikā nodarbojos jau daudzākus gadus ar dažādu mūzikas instrumentu, citam instrumentu atjaunošanu un remontiem un tam līdzīgi. Ja. Un tā ir man tāda sirdslieta, kas man ļoti patīk. Un konkrētajā gadījumā man ir liels prieks, ka es varu strādāt ar šo instrumentu konkrēto. Šis instruments ir tapis britu meistara Aleksa Van Klīfa darbnīcā pirms vairākiem gadiem. Un izgatavots viņš ir no vara. Saka, sajiet kopā ar mūsu folkloru, ja Sitjānīti varabungas. Un šis instruments pieder nevienam citam kā Rolandam no mūsu pazīstamās grupas Latvian Blues Band. Un es priecājos, ka es varēšu viņu savest kārtībā un nodot Rolandam, lai viņš skanētu ne tikai Latvijā. Kā mēs zinām, Latvian Blues Band ir viens no mūsu kultūras eksporta produktiem šajā brīdī visā Eiropā. Ļoti atzīstam, atpazīstam un populārs kolektīvs, un man būs tas tiešām, es būšu lepns par to, ja es zināšu, ka šis instruments ir kopā ar mūsu eksporta grupu uzstājies kaut kur uz pasaules skatuvē. Novēlējams, es domāju, ļoti vienkārši padomāt par tām lietām, cik ar mums manipulē, cik mēs ļaujam ar sevi manipulēt paši, cik mēs tomēr lielā mērā varam būt savas dzīves noteicēji. Un vēlēšanas ir viens no tiem mehānismiem, kas dod cilvēkam iespēju pateikt to savu viedokli. Ja? Un tāpēc ir ļoti svarīgi, pēc statistikas tagad aptaujām, es sapratu, ka Dienvidkurzemē ir gatavi uz vēlēšanām aiziet 35% iedzīvot, vēlētāji, kas ir, teiksim tā, no elektorāta. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti maz. Tas ir ļoti maz. Jo tie pārējie 65% pēc tam vēlēšanām būs tie, kas pirmie bļaus, ka kaut kas nav labi, bet paši no mums vēlēšanām aizgājuši. Tā kā es noteikti aicinātu doties uz šīm pašvaldības vēlēšanām un izteikt to savu viedokli par visu, kas notiek, jā, izteikt ar savu balsi. Lai izdodas.